Jā, un tad vēl atcerējos tagad pie reizes, ka šodien man tāds, nezinu, uzbrauciens labiņajiem, tie, kas ir pareiziem, kas pareizi dzīvo pa dzīvi. Kādreiz devu naudu ubagiem. Par to arī man tīrīja. Viņi teica, kāpēc tu turpināji atbalstīt cilvēka degradāciju? Viņiem bija jāizaug šai dzīvē. Viņiem bija kaut kas jāiemācās. Bet viņiem nedēļ naudu. Jā. Vajag pareizais es. Paskatāmies, kā es tev biju līdz emocijas jūtas, sajūtas. Likies pārāks varbūt par viņiem. Paskatīsimies, pārbaudīsim. Nejūties, žēlastību jūti. Kāpēc? Viņi spēlē savu spēli. Viņu spēlē bija izaugt par cilvēkiem, vismaz par darbiniekiem, kaut kādiem vismaz par sētniekiem. Un tu viņam neļāvi. Iedevi viņam naudu. Žēlastība. Labi. Saproti? Saproti dzīves likumus. Jā, jūs taču, tā, mums taču visur, un viss. Tā kāds prasīja dot viņam. Viņi lūdza. Ok. Es iedevu. Nu labi. Samaksāju vienreiz, un tagad samaksājas otrais. Tagad tevi patīrīsim no šīs te altruismu, ķipa es labiņais. Jā. Kamēr mēs neesam sapratuši, kas tev vispār īstenībā te notiek, mēs nevaram būt labiņi. Nevaram reāli. Tu var iedot pa galvu pat par tādām lietām, ko tu pat nojaust nevari. Tādiem it kā sīkumiem. Ja? Labi. Turpinam ziedot naudu, dot tiem, kam nevajag. Turpinam nodot sevi, savu gādu. Es nespēlēšos. Sakārtojam sistēmu, medicīnu, vienalga, ko mēs sakārtojam. Investējam tā, lai viss tur strādātu reāli. Ja? Mēs tagad vācam naudu pa televīziju. Tur. Zvaniet. Jūsu zvans maksā 1 eiro plus PVN, vēl valsts vēl paņem PVN no tā visa. Cilvēki ar asarām acīs ziedo, jā, viņam tad vajag palīdzēt. Tā vietā, lai vienkārši aiziet sakārtotu sistēmu, mēs turpinām šito visu sistēmu paši čakarēt. Ok, labi, izvēlēties spēlēt. Nu, spēlējam tādu spēlīt. Viņi man to saka, viņam pilnīgi vienalga, viņi augšā to ņirdz. Viņi tīra un ņirdz. Nu ko? Dabūjiet.